Kāpēc matemātika? Te jums būs kritiskās domāšanas uzdevums. 5. paraugu uzdevums no šādas kritiskās domāšanas olimpiādas prāta kods. Lūdzu identificēt argumentā pieļautās loģikas kļūdas. Mediju portālos kā X3 un Facebook vairāki grāmatu kritiķi ir norādījuši, ka autora Marka Tvaina darbs Huckleberry Fina piedzīvojumi ir laikmetam neatbilstoši un iekļauj rasistiskas idejas, tātad autora citi darbi noteikti arī ietver laikmetam neatbilstošas idejas, turpina rasistiskus stereotipus. Un tad kura loģikas kļūda tiek pielietota? Atsaukšanās uz autoritāti, slidenā nogāze vai pārsteidzīgs vispārinājums. Ok, un tad ko nozīmē šīs loģikas kļūdas? Atsaukšanās uz autoritāti nozīmē, ka tu saki, tā ir taisnība, jo tas te krutais džeks to teica, ja, lai gan tā īstenībā nav patiesība. Un mēs redzam, ka te nav īsti jātiek pieminēts tas autors, bet mēs nesakām, ka grāmata ir slikta, jo Marks Tveins tā teica. Tveins ir autors tam darbam, tā kā tas mums īsti nedara. Tālāk slidenā nogāze. Ja mēs aizējam uz teoriju, tad slidenā nogāze ir, ka pasaka, ja notiks A, tad notiks arī B, kam sekos C un tā tālāk, tāpēc A nedrīkst pieļaut. Un būtībā mēs novirzam uzmanību no tā oriģināla argumenta A uz pārējiem argumentiem, nepierādot, ka pēc A tiešām sekotu B. Tas arī īsti nedara. Ja mums nav tā kā vairāku notikumu secība, ja tas mums arī te nedara. Un pēdējais paliek pārsteidzīgs vispārinājums. Kur ir plašs apgalvojums bez pierādījumiem, ja mazs izlases apjoms. Un tas arī ir šeit. Viens Marka Tveina darbs ir laikmetam neatbilstošs, un tad mēs uzreiz pasakām, ka visi pārējie darbi arī satur šīs sliktās lietas, un tas ir tas pārsteidzīgais vispārinājums, tātad atbilde ir C. Starp citu, šeit olimpiādai, kurai ir insane sponsoru savākt, kas ir crazy, kas ir Latvija projekts, vēl var pieteikties līdz 23. aprīlim. Komentāros es ielikšu linku arī uz to pieteikumu formu, un uzdevums ir atrisināts.